Labdien, dārgie sekotāji! Visi 5 vai 10, cik man jūs tur esat. Šodien esam atbraukuši otrajā šī gada ekspedīcijā, kura ir veltīta Molotovu līnijas apsekošanai Lietuvas teritorijā. Mazliet no vēstures Molotovu līnija tika sākta būvēt 1940. gadā, jo abas draudzīgās valstis 39. gadā parakstīja Molotovu-Ribbentropa paktu kopā ar visiem pielikumiem, kuros sadalīja ietekmes sfēras Eiropā. Tad padomi pusē Baltijas valstis, Somija daļa no Rumānijas, Vācijai otra puse. Līdz ar to kāds kartē ar zīmolu iezīmē līniju, kur vēlāk tika nosaukt par Molotovu līniju, un izbūvēja simtiem nocietinājumu punktus ložmetējiem un arī lielāka kalibra lielgabaliem. Mērķis tātad atdalīt Austrumu Eiropu no Rietumu Eiropas, sadalīšana ietekmes zonās, militāra nocietināšanās, jo tas, ka Vācija padomijai uzbruka nesagatavotai, tas tāds mazliet tā kā tautā iegājies mīts, kuram nav īsti pamatojumi, jo redzot to, kā tika stiprinātas robežas, būvēti šādi te nocietinājumu punkti, nocietinājumu līnijas cietokšņi, nestāstiet, ka negatavojās. Tā skaitā arī varbūt negatavojās aizstāvēties, varbūt gatavojās uzbrukt. Tika trenēti tūkstošiem izpletņlēcēji, kas aizsargāšanās karā, manuprāt, ir vairāk nekā dīvaini. Bet mums ir palikusi ļoti interesanti vēsturiski pievilcīga Molotovu līnija, kur stiepjas no Klaipēdas līdz pat Ukrainas, ja nemaldos, tālākajam galam, vīz cauri Lietuvai, Polijai, Baltkrievijai un Ukrainai. Kopā līnija ir sadalīta 14 nocietinājumu rajonos. Ja nemaldos, tad šobrīd mēs apskatāmies uz dabā pirmo nocietinājumu rajonu, ja skaita no Klaipēdas puses. Padziļināti dokumentos vēl neesam pētījuši, bet tātad šis, ko mēs tagad apskatīsimies, pirmais bunkurs ir aprīkots ar 3 lielkalibra, bija aprīkots ar 3 lielkalibra ložmetējiem, Maxim ložmetēju tipu ložmetējiem. Tālāk jau video redzēsiet gan interesanto iekļūšanu, ja nofilmējās, gan interesanto izkļūšanu. Vienu mēs jau apskatījām, bet samontēts būs video tā, ka mēs to skatāmies tā kā tagad. Kā jau jūs zinat, video nevienmēr ir tā, kā tas dabā notiek. Un dosimies apskatīties pēc tam arī nākamo. Tā, esam veiksmīgi tikuši iekšā. Šis ir puskaponieris, kurš savā laikā ticis aprīkots ar 3 lielkalibru Maxim tipa ložmetējiem. No ārpuses mēs redzējām, ka viena no šāviem lokām ir aizmūrēta, bet 2 ir vaļā. Dosimies pie aizmūrētās lūkas. Paskatīsimies, kā tas izskatās šeit. Šī ir aizmūrētā lūka.
telpas munīcijai un personālam. Saglabājušās arī koka detaļas no būvniecības. Kabeļu šahtas. Metāla armatūras pārsegums. Tad hidroizolācija jau ir bojāta. Līdz ar to redzam, kā šeit sūtas ūdens caur konstrukcijām, no jumta konstrukcijām. Un šeit neaizmūrētā šaujama lūka. Kāds labs skats uz iespējamā ienaidnieka tuvošanās pusi. Un otra šaujama lūka, kas bija vaļā. Objekts saglabājies ļoti labi. Atrodas diezgan patāli no apdzīvotām, no blīvi apdzīvotām vietām, līdz ar to nav ļoti piemēslots. No šim te puskaponierim viens stāvs, pagrabstāvu nav. Pagrabstāvs patiesībā ir diezgan retos gadījumos Molotova līnijā. Bet būs mums arī tādi mūsu sižetos. Iekšā iekļūšana bija diezgan savdabīga. Cerams, ka arī ārā izkļūsim vienā gabalā. Parasti jau ārpusē gaida operators. Bet te laikam viss ir aizgājuši jau uz mašīnu, visiem ir apnicis man gaidīt. Mēģināšu kaut kā tikt laukā. Ja kaut kāda rupju vārda gadās, neņemiet ļaunu. Tomēr nav uz mašīnu visi aizgājuši. Tad jau ir vērts līst laukā. Tā, tad ko tad mēs te drīkstam? Nedrīkstam ālēties, gružot. Velosipēds palika mājās. Nu labi, iesim kā ģimene. Pirms gatavot sižetu par Molotova līniju, sazinājāmies ar Lietuvas kolēģiem, kuri atsūtīja diezgan izsmeļošu karti ar Molotova līnijas objektiem. Bet jāsaka gan, ka šis te objekts viņu kartē nebija. Iesim, paskatīsimies tuvāk. Tātad pamats, bunkurs izmantots kā pamats atbūtas mājiņai. Zīme privāta īpašums. Augšā nekāpsim. Piesim apkārt, paskatīsimies. Un ložmetēja pozīcijas vietā. Smuks loks.
bunkurs, kuram pēc uzbūves būtu jābūt tādam pašam kā pirmajam, kur jau aplūkojām. Redzam 3 šaujamlūkas lielkalibra ložmetējiem. Mēģināsim tikt iekšā. Nu, šeit iekļūšana salīdzinot ar pirmo bunkuru lielveikalā. Dosimies iekšā, paskatīsimies, kā izskatās šeit. Tā. Trose. Šnūri. Beigsim. Tā. Nu, šeit mazliet vairāk piecūpots. Tuvāk ceļam. Kādam gribas ienākt, ticēt kā daliņi. Karstā vasaras dienā, kas var būt labāks. Iesim iekšā prātīgi, ka kāds nav palicis no tās audzēšana. Smaķau tāda aizdomīgi. Labi, nav ko ostīt vai iekšā. Tad redzam ūdens bojājumus. Kāds ir izmantojis par izgāstuvīti. Tas jau tā cilvēku dabā kaut ko piegānīt. Redzam šaujamlūku. Arī vanabī sātanisti mēģinājuši kaut ko zīmēt. Šeit redzam ne tikai ūdens pudeles, kurš nebija pirmajā bunkurā, bet arī aka. Arī koka detaļas no būvniecības vēl saglabājušās. Kā jau minēju, tad vai neminēju, būvēja steigā. Nezināju, kurš pirmais paspējas rasties viens otram virsū. Kā daudzās vietās vēl palikušas koka detaļas, iespējams, ka durvis nav bijušas ieliktas un savilktas visas komunikācijas. Šeit arī redzam formu kā beļu šahtai vai kaut kam tādam. Kārtīgs pārsēdzes, kā jau bunkurā. Šeit mitrāks nekā iepriekšējā bunkurā, pilns ar dumiem. Pudeles arī šeit. Jāsaka, apbrīnojam pacietību šeit nes tik daudz tukšo pudeļu, ņemot vērā, ka tās tiek šķirotas, pārstrādātas. Un ložmetē lūkā. Šeit pirmajā mēs redzējām stiprinājumus lūkas aizsargām, tad šeit jau stiprinājumi ir izskrūvēti ārā, arī, kur redzam vītnīti. Kāds tam mums šeit skats ir? Skats šaušanai pavērš labais. Tad šeit kaut kur jābūt arī pārējām šaujamlūkām. Nē, šīs bija ieejas aizsardzībai aizmūrēts ciet. Tādā mazā bunkuriņā jau apmaldījos. Vienu lūku mēs atradām, kur pārējās. Tas ir divstāvīgs, vai tā ura? Nu, tā aka. Šis nav divstāvīgs. Otrā lūka.
Un skats šaušanai pavērs vienkārši brīnišķīgs. Dosimies apskatīt 4. bunkuru, kas atrodas šajā rajoniņā. Tad jau arī metīsim mieru. Labi, daudz nevajag. Ja karta nemelo, tad šeit jābūt ir bunkuram, puskapunierim, aprīkotam, savā laikā aprīkotam ar 3 liela kalibra ložmetējiem, tāpat kā iepriekšējie 2, ko mēs jau paskatījāmies, bet šis izskatās cita plānojuma. Uzkāpsim, paskatīsimies. Tātad. Vai šis ir bunkurs? Šis kungi. Meitenes nav bunkurs. Šis jau būs drīzāk kaut kas ar kolhozu saistīts. Iztaigājāmies, izmeklējāmies, bet nebūs. Izskatās pēc attīrīšanas iekārtām padomju laika. Vairs netiek izmantots. Objekts, protams, interesants, bet laikam, ka nebūs mūsu tēma. Šodien tas arī viss.